Man ir 2,5 gadīga meita, un es kā vakardienu atceros mūsu ģimenes Ziemassvētku fotosesiju. Un ja tev ir tikpat mazs bērns, un tu esi bijusi uz fotosesiju, tu zini, kāds haoss tur var notikt. Un tā arī mums bija, jo viss nebija tik skaisti, kā es cerēju, un es zinu, ka visas mammas cer, ka bērns sēdēs skaisti, skatīsies kamerā, smaidīs un būs mīļš. Un pat, ja tu esi mēģinājusi sarunāt ar viņu kaut ko pirms fotosesijas, tas tā nestrādā. Es kā māma un es kā fotogrāfe saprotu šīs abas puses. Jo mūsu fotosesijā es domāju, nu kas tur vispār labs var sanākt. Bet kā fotogrāfe es atkal pārliecinājos par to, ka ir jāuzticas savam fotogrāfam. Jo fotogrāfs ir tas, kurš noķers visus šos starp mirkļus, skriešanu, smieklus, varbūt pat asaras, jo arī tā mēdz gadīties fotosesijās. Taču es ceru, ka šis tevi iedrošinās uz vairāk ģimenes fotosesijām, jo bērni izaug tik ļoti ātri.